māte pa pasauli klejodama, iegriezās kādā nabadzīgā būdiņā pasildīties, pirms devās prom, pasauca saimnieci un saimnieku un teica, par to kļāvāt pie jums pasildīties. Došu 3 vēlēšanās. Saimnieci uzreiz atrauca, kā dāsa uz pānu steptos. Tūdaļ arī dāsa cepās. Saimnieks teica, ak, vientiesa, būtu labāk vēlēsies naudu un bagātību, kaut tev tā dāsa tad degumu galā karātos. Tiklīdz saimnieks šādus izteica, tā tūlīt dēs saimniecei degumu galā karājas nevarēdami noņemt. Saimnieks lūdzu laimes mātu, noņem no manas sievas degumu no dāsu. Laimes māte noņēma un teica, jūs jau neesat vienīgie, kas manas vēlēšanās izšķirs bez jēgā. 3 lietas tev, 3 saņemāt. Ar 2. Tagad es jums pastāstīšu anekdoti. Tēvs un dēls liek skapi. Brauc mājai garām tramvajs, skapis izjūg. Tēvs un dēls atkal saliek skapi. Brauc mājai garām tramvajs, skapis atkal izjūg. Tad tēvs saka dēlam, dēls, es iekāpšu šajā skapī un apstīšos, kas tur no iekšienes notiek. Kad brauc garām tas tramvajs, tēvs iekāp iekšā skapī, kā nenāk tas tramvajs. To laiku mājās ienāk māmiņa, atver vaļā skapja durvis un brīnās, ko tu te dari? Viņš atbild, neticēs, gāju uz tramvaju. Tagad es jums pastāstīšu atgadījumu no dzīves. Reiz mēs visi Amerikā ciemojāmies pie kādas jaukas spāņu ģimenes. Mēs visi sēdējām pie galda. Man bija 2 gadi, es vēl vārdu nemācēju izrunāt. Es gribēju karoti, es skaļu un uztaigi teicu, man vajag kajete. Pēkšņi visi pie galda aplusa un izbrīnīti skatījās uz manī, kā tikai 2 gadus veca meitenīti var tā izrunāties. Jo spāņu valodā kajete nozīmē aizver